mūsu Ventspils basketbola klubs ir kļuvis par Baltijas basketbola līgas čempioniem pirmoreiz šī te čempionāta izspēles vēsturē. Jāsaka, man pa lielu izbrīnu līdz šai baltai dienai kluba nav apsveicis ar šo panākumu. Latvijas Basketbola Savienības prezidents un arī Latvijas Basketbola Savienības valde. Tad no tā var izdarīt, ka Vojna kungs un Basketbola Savienības valde uzskata, ka uzvara Baltijas basketbola līgā ir ļoti slikts sportisks notikums, un kad Latvijas klubiem ir tikai tad var gaidīt apsveikums, ja Latvija basketbola paliek pēdējā vietā. Jā. Vojns. Latvijas Basketbola Savienība. Pirmā institūcija, kura neapsveic. Valde. Jā, pravlīņie. Jā, valde. Nu, un es vakar viņiem aizsūtīju tādu īziņu, aizsūtīju viņiem šādu te apsveikumu valdes locekļiem un arī Vojnam. Vēlos jūs sveikt ar lielisku panākumu Latvijas basketbola jaunāko laiku vēsturē. Pirmo reizi basketbola klubs no Latvijas ir kļuvis par Baltijas basketbola līgas čempioniem. Ļoti ceru, ka tas jūsos neizraisa sēras. Ar cieņu Aivars Lembergs, basketbola kluba Ventspils prezidents. Viņi jums ir atbildējuši? Viens valdes loceklis ir atbildējis, Šenkovs atvainojās, ka viņš ir palaidis garām, atvainojas un apsveici. Tā kā, protams, vēl ir Blumberg kungs valdes loceklis, bet viņš jau klubu apsveica uzreiz. Ja. Tā kā, protams, tie rīdzinieki, kā valdes locekļi, pārējie rīdzinieki, viņiem, protams, ne Rīgas kluba panākums pārstāvot Latviju starptautiskā basketbola arēnā, var saprast, ka tas viņiem ir dziļš personīgs pazemojums, ja, un aizskārums. Tāds. Tāpēc es tā uzrakstīju tādām dakšām. Varbūt reiz par basketbolu vien jautājumu. Jā. Tuvojas klāt pavasars, tuvojas izslēgšanas spēles ar LBL, un sākšās ir runas par to, ka varētu būt izmaiņas kaut kādas izspēles kārtībā, tā kā VFR VTB līgā izslēgt play-offos. Kā es vērtēju to, ka kaut kā mainītos tā izspēles kā vai saīsināt vai ievilkt līdz jūnijam? Jā, es domāju, ka nekas tur nevar mainīties. Tad Latvijas čempionāts ir galvenais čempionāts basketbolā, un tam ir viss ir pamatā. Kā notiks VTB spēles kalendārs, tas bija zināms jau sākumā. Un Latvijas Basketbola Savienībai ir jāievēro iepriekš apstiprinātais nolikums. Jā. Jo, ja spēles notiek jūnijā, tas vienkārši uzreiz klubam jāmaksā spēlētājiem, kas nepaliek klubā, ja, 1 mēnesi ilgāk. Līdz ar to tie būs būtiski zaudējumi, ar ko mēs neesam rēķinājušies. Ja. Tā kā tas ir absolūti nepieļaujami, un šī problēma ir uz Vojna kunga sirdsapziņas.